Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies par to, kā tas nākas, kā viena tipa cilvēkiem veiksmīgi izdodas sasniegt savus personiskos dzīves mērķus, viņiem šķietami dzīvē viss padodas, viņiem ir savas intereses, viņi ļoti konkrēti skaidri zina, kas viņiem dzīvē ir jāizdara, vai vismaz viņiem ir kaut kāda konkrēta dzīves virzība, darbības lauks, joma, kurā viņi sevi realizē. Šie cilvēki veiksmīgi dibina nereti arī attiecības, veido ģimenes, ilgstošas, uztur ilgstošas attiecības, dziļas attiecības, intīmas attiecības, ir savs draugu loks. Respektīvi, dzīve notiek un viss tajā lielākā vai mazākā mērā ir kārtībā. Protams, ir problēmas, bet tās tiek risinātas. Un kopumā cilvēks dzīvo tādu pilnvērtīgu dzīvi un veiksmīgi iekļaujas sabiedrībā. Un tad ir otra tipa cilvēki, kam dzīve tā kā šķietami ķerās, kuri nav pārliecināti par sevi, kuriem trūkst pašapziņas, kuri īsti nespēja nofokusēties kaut kādā konkrētā interešu laukā, nespēja atrast jomu, kurā sevi vēlas realizēt. Intereses nereti mainās, mētājās no vienas uz otru. Cilvēks aizraujas vienu ideju ar otru ideju, bet neko tā arī neaizved līdz galam. Kā tas nākas, ka vieni ir pārliecināti par sevi, bet otriem ir nepieciešams nemitīgi kaut kāds apstiprinājums no malas, ka viņi ir gan vērtīgi. Un tas, protams, traucē aiziet līdz tiem sasniegumiem un ieviest dzīvē tās pārmaiņas, kuras cilvēks vēlas. Lūk, tas, ko es esmu sapratusi savā profesionālajā darbībā, ir, ka lielā mērā atbildi uz jautājumu, kā tas tā nākas, ka vieniem ir tā, bet otriem tā, var meklēt identitātes un es izjūtas tēmā. Respektīvi tajā tēmā, kas atbild uz jautājumu, kā mēs paši sevi uztveram un kas tad veido mūsu pašu uztveri, to, kā mēs paši sevi ļoti lielā mērā nodefinējam apzināti, kas mēs esam, kādi mēs esam, ko mēs paši par sevi domājam un ko mēs domājam, ko par mums domā citi. Tas ir identitātes un es izjūtas jautājums īsumā. Kā es pati tiku līdz šai tēmai, ir ļoti interesanti. Cauri viņai būtībā izgāja sākumā pati, jau kaut kādus gadus ilgus pirms, bet to es sapratu tikai pēc tam, kad es sāku studēt psiholoģiju. Es ļoti lielā mērā savā dzīvē strādāju tieši ar identitātes un es jautājumu sevi un ļoti mērtiecīgi vedusi sevi uz to, lai es pati apzinātos sevi un saprastu, uz ko es esmu spējīga, kas es esmu, kāda ir mana talanti, kādas ir manas spējas, lai to apzinātos un spētu to pilnvērtīgi ienest arī sabiedrībā. Tā kā caur personisko pieredzi pēcāk es esmu atpazinusi šo jautājumu arī psiholoģijas literatūrā, un pēc tam darbā ar klientiem esmu atkal un atkal apstiprinājis to, ka tikko kā cilvēks sāk skarties klāt savas identitātes jautājumiem, tā viņa dzīvē sāk notikt tiešām lieli procesi, kas ved uz tādu iekšēju sakārtošanos, lielāku pārliecību par sevi un attiecīgi arī lielāku spēju dzīvot savu dzīvi saskaņā ar to, kā viņš vēlas savu dzīvi pavadīt. Un otra tēma, kas man ir aizvedusi pie šī jautājuma, ir garīgās attīstības tēma, jo izrādās, ka identitātes un es izjūtas jautājums ir būtisks tieši šajā tēmā, jo ļoti daudz procesi, kas mums palīdz sastabilizēt savu identitāti un es izjūtu, patiesībā izriet no garīgās izaugsmes procesa cilvēka dzīvē. Šajā kursā, ko es piedāvāju jums šobrīd, mēs netik daudz skatīsimies uz garīgās izaugsmes jautājumiem, cik vairāk uz ikdienišķiem jautājumiem, tiešām par to, kā cilvēkam vairāk stabilizēties savā es izjūtā un savā identitātē ikdienas dzīves procesos. Turpmāk es iepazīstināšu ar tādām vairākām situācijām dzīvē, pēc kuru raksturojumiem cilvēks iespējams var atpazīt, ka šim jautājumam ir vērts pievērst uzmanību, pastrādāt ar to un attiecīgi celt savas dzīves labizjūtu caur to. Bet pirms es to stāstu, es vēlos ieskicēt, ar ko šis kurs atšķiras no citiem pašpalīdzības kursiem, pašizziņas kursiem,
pašrealizācijas kursiem, kas ir pieejami ļoti daudz šobrīd mūsdienu tādā globālajā tīmeklī un sociālajos tīklos, tad, ja parasti kursos pašaziņas, pašattīstības kursos tiek piedāvāts strādāt ar ļoti specifiskām tēmām, piemēram, cel savu pašvērtējumu, piemēram, mācies nostādīt psiholoģiski veselīgas robežas, piemēram, mācies komunicēt veiksmīgi konflikta situācijās, piemēram, maini savas iekšējās pārliecības. Par vienu tēmu, otru tēmu, trešo tēmu, par attiecībām, par naudu, par karjeru, par savu spēju izdarīt lietas, sasniedz mērķus, maini ieradumus. Respektīvi, ir ārkārtīgi daudz programmu, kas piedāvā darbu ar sevi. Bet problēma ir kur, ka nereti cilvēki šīs programmas uzsāk. Jā, sākumā tās iedod tādu būstu, un nereti tas patiešām ir vienīgais, kas cilvēkiem ir nepieciešams, lai vienkārši sāktu darīt, un tam šīs programmas arī noder nereti. Bet ir vesela cilvēku grupa, kuri it kā uzsāk šīs pārmaiņas savā dzīvē, cenšas stabilizēties šajos te piedāvātajos jautājumos, bet pēc laika tāpat viss atkrīt atpakaļ vecajās sliedēs. Vai cilvēks nepabeidz kursu, vai viņš ievieš un pēc tam atgriežas atpakaļ vecajos paradumos un vecajā funkcionēšanas režīmā. Un rezultātā tas viss ilgtermiņā rezultējas tādā tā kā vilšanās sajūtā par to, ka man kādu reizi nesanāca. Nu, lūk, ja gadījumā jūs esat tajā otrajā cilvēku grupā, kam bija nepieciešams nevis vienkārši būstiņš, lai aiziet dzīvē uz priekšu, bet kas patiešām vēlējās ieviest pārmaiņas, bet nesanāca, tad iespējams šis te jautājums, identitātes un es izjūtas jautājums, ir tieši tas jautājums, kas ir būtībā kārtojams pirms jūs lecat iekšā tādā būstiņa tipa programmā. Jo identitātes un es izjūtas stabilitātes jautājums nereti ir pamatā tām tēmām, kurām tiek piedāvāti uzlabojumi šādu te pašpalīdzības programmu laikā. Respektīvi, identitātes un es izjūtu ļoti lielā mērā ietekmē gan pašapziņu, gan pašvērtējumu, gan cilvēka pašcieņu, gan spēju ieviest pārmaiņas savā dzīvē, tostarp jaunus ieradumus, sasniegt personiskos mērķus, virzīt savu dzīvi apzināti, mērķtiecīgi tā, lai būtu sajūta, ka es pats vadu savu dzīvi, nevis es tikai pakļaujos ārējo apstākļu ietekmēm. Solīju aprakstīt situācijas, kurās cilvēks varētu atpazīt, ka identitātes un es izjūtu stabilizācijas jautājums viņam varētu būt aktuāls. Numur viens, tas ir tas, ka cilvēkam ir grūtības ieviest dzīvē vēlamās pārmaiņas. Nereti cilvēks patiešām pat grib pārmaiņas, viņš vēlas pārmaiņas, viņš tā kā šķietam pat ir gatavs pārmaiņām, viņš pat dara lietas, lai šīs te pārmaiņas rastos. Viņš cenšas, ievieš jaunus ieradumus, plāno, apņemas jaunajā gadā darīt kaut ko vienu vai otru, bet tajā brīdī, kad patiešām ir jādara, nereti ir šis te atkritiens atpakaļ. Identitātes un es izjūtu stabilitāte ir viens no komponentiem, kas nosaka, vai cilvēks spēj ieviest jēgpilnas pārmaiņas savā dzīvē, vēlamas pārmaiņas savā dzīvē, tās pārmaiņas, ko viņš pats ir vēlējies. Tā kā, ja jūs atpazīstat sevi šajā tēmā, identitātes un es izjūtu stabilizēšanas kurs noteikti varētu būt jums noderīgs. Otra lieta, kas raksturo identitātes un es izjūtu stabilitātes trūkumu, ir tas, ka cilvēkam ir grūti pieņemt lēmumus patstāvīgi. Gan īstermiņa lēmumus, gan ilgtermiņa lēmumus. Cilvēki ar stabilu es izjūtu un identitāti lēmumus pieņem vieglāk, viņi pieņem viņus patstāvīgāk. Protams, lielu lēmumu gadījumā arī ir vajadzīgs šīs te izlemšanas un svārstīšanās laiks, tomēr tas nav tik frustrējoši un tik stresu radoši kā cilvēkam, kuram šīs te identitātes un es izjūtu stabilitātes trūkst. Ja šīs te stabilitātes un skaidrības par to, kas es esmu trūkst, nereti cilvēkam ir vajadzība, piemēram, nemitīgi konsultēties pie citiem cilvēkiem, gūt apstiprinājumu, ka mans lēmums būs pareizs, vai pakonsultēties ar draudzeni, ar māmu, ar tēti, ar partneri par to, vai šis manā dzīvē būs piemēroti un saņemt apstiprinājumu tam. Un savukārt lielu lēmumu izdarīšana, kas nes
būtiskas pārmaiņas, arī var būt diezgan frustrējoši, un nereti cilvēks var arī, teiksim, bēgt no šādu te lēmumu izdarīšanas, jo ir ļoti grūti uzņemties atbildību par to, vai es nekļūdīšos, vai būs pareizi, vai es izdarīšu pareizo izvēli sev un iespējams arī citiem iesaistītajiem. Vēl viena lieta, ko minēju jau procesā, ir spēja uzstādīt personiskos mērķus un tos sasniegt. Un šeit uzsvars ir tieši uz personiskiem mērķiem. Kā to saprast? Ir daudz cilvēku, kas, piemēram, strādā noteiktos uzņēmumos un ļoti veiksmīgi tiek galā ar darba pienākumiem, sasniedz uzņēmuma mērķus, sasniedz nepieciešamos kritērijus, spēj prezentēt, spēj runāt publikas priekšā tik ilgi, kamēr runa ir nevis par viņiem pašiem, bet gan par to tēlu, to objektu, ko viņi reprezentē, piemēram, konkrēto uzņēmumu. Bet tad, kad ir runa par personiskajiem mērķiem, par tām lietām, ko cilvēks pats gribētu savā ikdienā, savā pašrealizācijā, savās attiecībās piedzīvot, tur var būt aizķeršanās, un personisko mērķu uzstādīšana var sagādāt grūtības tad, ja cilvēkam šīs te es izjūtas un identitātes stabilitātes trūkst. Tāpat par mērķu uzstādīšanu būtiski ir pieminēt, ka cilvēki ar neskaidru es izjūtu un identitāti mēdz uzstādīt pārlieku sociāli vēlamus mērķus, respektīvi tādus, kas būtu augsti novērtēti sabiedrībā, piemēram, laba karjera, izglītība, darbs, kas ir augsti novērtēts, pietiekami labs cipars algas formātā bankas kontā mēneša beigās. Noteikta veida ģimenes modelis un citi mērķi, pietiekams finansiālās stabilitātes līmenis un tā tālāk. Un nereti patiešām šis tiek arī izpildīts, arī ar visu neskaidro identitātes un es izjūtas klātesamību, bet lielākoties tad, ja cilvēkam šī sava identitātes un es izjūtas skaidrības trūkst, tad šie te mērķi, kas ir sociāli vēlami uzstādīti un pat sasniegti, viņi netiek pēc viņu sasniegšanas netiek izjusta gandarījuma izjūta, un cilvēks rezultātā jūtas tukšs, it kā viss kārtībā, bet kaut kas nav. Rodas tāda sajūta. Kāpēc? Tāpēc, ka uzstādot sociāli vēlams mērķus, cilvēks to nav saintegrējis ar savu personisko vērtību sistēmu, respektīvi viņš ir vienojies, ka viņš būs ar sevi, ka viņš būs atbilstošs sabiedrības loceklis, bet viņam ir bijis iztrūkums tieši saskaņošanā ar sevi, ar to, kas es esmu, vai man tas būs noderīgi, vai tas būs palīdzoši noderīgi tikai visiem citiem. Bet kā es pats to jutīšos, kā es pats tajā visā jutīšos, tas ir bijis sekundāri. Tā kā arī šie ir gadījumi, kad ir vērts apskatīties uz identitātes un es izjūtas jautājumu. Vēl viena lieta, ko es minēju, ir tas, ka cilvēks nespēja īsti nofokusēties uz vienu konkrētu lietu savā dzīvē, vairāk domājot tieši interešu sfēru, no kā nereti izriet arī profesionālā darbība. Cilvēkam ir grūti nobāzēties vienā jomā, vienā tēmā. Piemēram, tas var izpausties kā nemitīga darbu maiņa, nemitīga interešu maiņa, aizraušanās ar vienu ideju, uzsākšana un atmešana, jo īpaši sastopoties ar pirmajām grūtībām. Nespēja izlemt, ko es dzīvē īsti gribu darīt. Grūtības saprast, kas man ir jādara ar manu dzīvi. Jā, es it kā strādāju, jā, es it kā sevi nodrošinu, jā, es eju uz darbu, it kā jau viss ir kārtībā, iespējams pat dibinu ģimeni un viss tā kā kārtojās, bet ir grūti pateikt sev, ka jā, piemēram, šis darbs ir tiešām tas, kas man interesē un tieši tas, kur es sevi vēlos realizēt. Respektīvi, interešu zona nav skaidra cilvēkam, vai arī vienkārši cilvēks mētājās un viņš ir haotisks, nereti arī savās domās un vēlmēs un centienos izlemt, kur tad īsti likt to visu jaudu un enerģiju, kas viņam šajā dzīvē ir piešķirta.
Tāpat mētāšanās var notikt arī attiecībās. Cilvēkiem ar identitātes un es izjūtas skaidrības trūkumu ir salīdzinoši grūti izveidot ilgtermiņa attiecības. Ir grūti dibināt dziļu, intīmu kontaktu ar citiem cilvēkiem, attiecības ir virspusējas. Par to liecina, piemēram, grūtības konfliktēt, jo konflikts ir viena no attiecību daļām, kas padziļina attiecības. Ja šīs identitātes un es izjūtas trūkst, tad nereti cilvēkam var būt raksturīgs tādas destruktīvas konflikta risināšanas stratēģijas, piemēram, izvairīšanās no konfliktiem, piemēram, grūtības pateikt nē, pārlieku liela pakļaušanās konfliktos vai tieši otrādi, tādas savas varas pozīcijas izrādīšana, dominēšana pār otru cilvēku konfliktos, lai panāktu savu. Un tas, protams, traucē ilgtermiņā veidot jēgpilnas, dziļas, patiešām sirsnīgas attiecības ar līdzcilvēkiem. Nereti šiem cilvēkiem attiecības ar draugiem mainās seriāla veidā, arī partneri nereti mainās seriāla veidā. Respektīvi, ir ļoti grūti palikt vienā konkrētā modelī. Tas ātri apnīkst, vai kā citādi cilvēks sev izskaidro to, ka šīs attiecības nav tā vērtas. Tā kā attiecību kvalitāte arī noteikti ir aspekts, uz ko skatīties, tad, ja mēs runājam par identitātes un es izjūtas tēmu. Vēl viena lieta ir tas, ka cilvēkam ir grūti salīdzinoši regulēt savas emocijas, tiek piedzīvot lieli emocionālie kāpumi, emocionālie kritumi. Piemēram, ir kaut kādi ārēji apstākļi, kas mēdz izšūpot cilvēku no emocionālā līdzsvara tik ļoti, dažkārt pat tik ļoti, ka, piemēram, zūd spēja funkcionēt, veikt darba pienākumus uz vairākām dienām. Tas var notikt arī dažādu sabiedrisko procesu rezultātā. Piemēram, sākas karš vai sākas pandēmija, un cilvēkam zūd sajūta, ka viņš ir drošībā, un cilvēks reaģē ārkārtīgi emocionāli, un kaut kādā mērā viņam ir grūtības turpināt savu ierasto ikdienas ritējumu stabilā formā. Un arī līdzīgi, piemēram, ja ir kāds cilvēks, kurš pasaka kādu frāzi, ko cilvēks nav gaidījis, izsaka kritiku vai vērtējumu negatīvu, tad arī tas cilvēku ļoti, ļoti skar. Cilvēks reaģē emocionāli, iespējams pārlieku emocionāli, un ir grūti izkāpt ārā no šīm emocijām. Tiek piedzīvot tā saucamās emocionālās bedres, angļu valodā downward spiral, jeb tāda spirāļošana uz leju, un būšana negatīvās emocijās, no kurām ir grūti tikt ārā. Un tieši otrādi, šiem pašiem cilvēkiem var būt raksturīgi arī tas, ka, ja ir prieks, tad tas prieks patiešām tiek piedzīvots tādā ļoti spēcīgā, sakāpinātā veidā. Tas, protams, ļoti reti, kad tiek uzskatīts par mīnusu, vairāk par mīnusu tiek uzskatīts tas, ka cilvēkam ir grūti izkļūt no šīm te negatīvajām emocijām. Raksturīgi dusmu uzplūdi, sarežģīto emociju izgāšanu par citiem cilvēkiem, nespēja saturēt, pārvaldīt viņus un respektīvi nodarīt otram kaut kādā veidā kaitējumu ar to, kā mēs jūtamies. Savukārt tie cilvēki, kas ir ar iekšējo stabilitāti, šiem cilvēkiem joprojām ir emocijas. Arī šie cilvēki piedzīvo gan pozitīvas, gan sarežģītas emocijas, bet viņas kļūst vieglāk pārvaldāmas, vieglāk vadāmas, un viņas neizdara tik lielu kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem, kā tad, ja mēs viņus nepārvaldam. Vēl viena tēma ir ticības sev jautājums. Cilvēkam ar es izjūtas un identitātes stabilitātes trūkumu būs raksturīgāk tas, ka viņš sev vairāk apšaubīs, tas, ka trūkst ticības saviem spēkiem, trūkst pārliecības, vai es to varu, kā es to varu, kuram vispār vajag to, ko es daru, vai es vispār kādam esmu vajadzīgs šajā pasaulē, vai ir jēga kaut ko darīt, vai nav jēgas kaut ko darīt. Respektīvi, tāda iekšēja sevis kritizēšana, arī mazvērtības izjūta nereti, kas, protams, traucē mums ikdienas dzīvē, atsaucas uz to pašu spēju uzstādīt jēgpilnus mērķus, spēju viņus sasniegt, un arī uz tādu spēju noturēties cauri, jo īpaši grūtībām, jo īpaši grūtiem periodiem, kad mēs vēlamies mērķtiecīgi iet uz to, ko mēs savā dzīvē vēlamies ieviest. Tā kā ticības sev jautājums pilnīgi noteikti arī ir bāzē, tam ir es izjūtas un
identitātes stabilizēšanas tēma. Vēl viena interesanta tēma, kas nebūs raksturīga visos gadījumos, bet var būt raksturīga vienā lielā daļā gadījumu, ir, ka cilvēkam, kuram nav līdz galam noformējusies es izjūta un identitāte, ir nereti raksturīgs protests pret sistēmu, kurā viņš dzīvo. Sistēma tiek uztverta kā sloks, kā pienākums, kurā cilvēks kaut kādā mērā ir iesprostots, kurā viņš ir kaut kādā mērā spiests būt, dzīvot, vadīt savu dzīvi, nespējot no tās izkļūt. Bet nekādas pozitīvas emocijas šī būšana sistēmā viņam nesagādā. Un tas, protams, ir frustrējoši, tas ir spriedzi, stresu radoši, un šādu tipu cilvēkiem ir grūti arī ieraudzīt, kā tad sevi pilnvērtīgi šajā sistēmā, kas tiek uztverta kā draudz, smagnējums un pienākums, kā sevi realizēt tajā, kā atrast savu vietu tajā, respektīvi tas jautājums par piederību vidē, kurā mēs visi esam. Kā jau es sākumā minēju, tad, kad cilvēks sāk darboties ap es izjūtas un identitātes jautājumu, viņa dzīvē sāka kārtoties arī citi procesi. Kā jūs pamanījāt, iespējams to, ka šis saraksts, kas ir saistīts ar identitātes un es izjūtas jautājumu, ir pagarš. Līdz ar to tajā brīdī, kad cilvēks sāk patiešām rūpīgi pieiet tam jautājumam, kas es esmu, kā es pats sevi uztveru, kā es uztveru savu vietu šajā pasaulē, kā es sevi definēju, kas es vēlos būt un kā es vēlos veidot savu dzīvi apzināti, tad viņa dzīvē sāk kārtoties arī visi tie jautājumi, kurus es minēju iepriekš. Es nesolu, ka kārtosies viss šī kursa laikā, bet es noteikti solu, ka es iedošu tehnikas, metodes, prakses, veidus, kā domāt par sevi, kā atpazīt šīs lietas sevī, kā atpazīt tos komponentus sevī, kas var aizvest pie lielākas identitātes un es izjūtas stabilitātes. Tas, ko es došu šajā kursā, būs prakses metodes tehnikas, kas ir ieviešanas ikdienas dzīvē, kas ir pārbaudītas, ko es esmu pārbaudījis gan pat uz savas ādas, gan ko es esmu devusi saviem klientiem individuālajā psiholoģiskajā konsultēšanā, gan arī grupu darbā, kas ir patiešām pārbaudītas praksē. Viss kurs, mēs ar grupu tiekamies vienu reizi nedēļā, uz pusotru stundu, kurā es iepazīstinu ar kādu tēmu, kas ir cieši saistīta ar identitātes un es izjūtas jautājumu, un dodu kādu uzdevumu, kuru pakāpeniski dalībniekiem ir iespēja ieviest savā ikdienā un sākt apzināti vērot sevi caur to, un attiecīgi arī sākt ieviest pārmaiņas savā dzīvē tieši attiecībā uz pašuztveres jautājumiem un to, kā mēs sevi nesam ārā sabiedrībā. Tas, ko ir būtiski saprast, ir, ka identitāte un es izjūta ir tās komponentes, ko mēs sevī nesājam līdzi katru dienu. Tas ir kaut kas, kā mēs sevi izpaužam, kā mēs sevi parādam, kā mēs sevi saprotam katru dienu. Un bez tādas apzinātas uzmanības par to mēs dzīvojam noteiktos tādos automātiskos modeļos, automātiskos mehānismos, ko mēs izpildam no dienas, vienā situācijā, otrajā situācijā, trešajā situācijā. Nereti tās ir situācijas, kas atkārtojas. Un ja mēs tam nepievēršam kaut kādu mērķtiecīgu uzmanību, tad iespēja, ka kaut kas mūsu dzīvēs mainīsies un uzlabosies, patiesībā ir ļoti, ļoti neliela. Līdz ar to, lai mēs vispār kaut ko varētu mainīt, ieviest un sākt padarīt citādāku, mums vēlamāku, mums sākumā tas ir jāatpazīst. Un pēc tam mēs varam sākt ieviest pārmaiņas. Un šajā kursā es došu abus, gan iespēju atpazīt, gan arī veidus, kā šīs pārmaiņas varētu tikt ieviestas. Pēdējā lieta, ko vēlos pieminēt, ir, ka lekcijas ir lekcijas, teorētiskais materiāls ir teorētiskais materiāls, un šajā kursā būs gan lekcijas, tomēr kopumā šis kurs būs ļoti, ļoti praktisks, jo prakse ir tā, kas nosaka, vai mūsu dzīvē reāli pārmaiņas ienāk vai neienāk.
Jā, būs teorētiskais materiāls, būs informācija, bet visiem kursu dalībniekiem būtībā ir jābūt gataviem uz to, ka būs jāstrādā ar sevi nedēļu no nedēļas iekšēji, jāiet cauri iespējams kaut kāda veida diskomfortiem sevī, kaut kāda veida grūtībām, bet tas pilnīgi noteikti ir tā vērts. Uzzināt tikai nav vērts, ir vērts to patiešām šo te uzzināto informāciju likt lietā, un tikai tad tās pārmaiņas sāk ierasties. Būs metodas, būs tehnika, būs konkrēti veidi, kā to darīt, bet jādara būs jums pašiem. Tas, ko es varu dot no savas puses, ir iedrošinājums darīt, stimuls darīt, motivācija darīt un veidi, kā šiem jautājumiem pieiet apzinātākā formā, tā, lai tie nestu jums vēlamo rezultātu. Lielas paldies jums par skatīšanos, par šo te mini lekcijas noskatīšanos, par to, kādos gadījumos identitātes un es izjūtu stabilitātes jautājums varētu būt aktuāls. Ja jūs atpazināt sevi kādā no tiem, vai iespējams vairākos, tad es patiešām silti aicinu apsvērt iespēju piedalīties identitātes un es izjūtu stabilizēšanas kursā. Ceru, ka ar kādu daļu no jums tiksimies nodarbībās.